Sveicināti! Šajā video apskatīsim uzdevumu Arhimēda spēks. Iepazīsimies ar situāciju. Tātad mums ir dots paralēls skaldņa formas ledus gabals. Tad mēs zinām, uzreiz varam pierakstīt, ka leduma blīvums ir 900 kg uz kubikmetra. Šo te lielumu var atrast internetā vai arī grāmatiņās tabulas un formulas fizikā 8. 12. klasē. Lūk, šajās grāmatās. Lapas puse ir jāskatās tātad pie mehānikas sadaļas. 14. lapas puse. Un lūk, atrodot ledus tātad blīvums ir 0,9 × 10^3, jeb tas ir 900 kg uz kubikmetru. Tāpat šajā uzdevumā noderēs ūdens blīvums, jo teiks, ka šis ledus peld saldūdenī. Ūdens blīvums, tais pašās grāmatās. Attiecīgi, skatoties pie šķidrumiem. Šķidrumi 14. lapas puse ūdens. Tad 1000 mērvienība kilogrami uz kubikmetru. Vēl šeit ir zināms šī ledus gabaliņa, tā teikt, platums, un tas ir apzīmēts ar mazo D. Tad ir zināms arī smaguma spēks, kāds darbojas uz šo ledus gabalu, bet tāda lieluma kā virsmas laukums, jeb šķērsdiezuma laukums S nav zināms. Nav zināms arī mazais H. Mazais H tas ir tas, cik lielā augstumā ledus gabaliņš ir virs ūdens virsmas. Šeit ir ūdens virsma. Savukārt lielais H ir tas, cik liela daļa ledus gabala ir zem ūdens. Attiecīgi B1 ir tilpums šeit iegrimušajai daļai. B2 ir tilpums virs ūdens esošajai daļai. Mazais M ir ledus gabala masa. FA ir Arhimēda spēks. Tātad spēks, ar kādu ķermenis tiek celts uz augšu. Tad pretēji tam darbojas smaguma spēks. Tas velk uz leju. Uz zemes centru Arhimēda spēks ceļ uz augšu. Tas ir cēlēja spēks. Un M ar zvaigznīti, kas ir jāizrēķina kilogramos, tas savukārt ir šī te masa, kas ir jāuzliek, maksimālā masa, kas jāuzliek uz ledus gabaliņa, lai to pilnībā dabūtu zem ūdens. Lai tā augšējā virsma būtu precīzi ar ūdens līmeni. Nu, un, kā jau teicu, tad cēlēja spēks, kas ir Arhimēda spēks, ir tas pats, kas smaguma spēks. Šie spēki ir vienādi pēc lieluma, bet pretēji vērsti. Tātad pirmā darbība. Arhimēda spēks ir tikpat liels, cik smaguma spēks. Un tas ir mūsu gadījumā 2,25 × 10⁶ ņūtoni. Tas tātad ir pēc 3. ņūtona likuma. Ja, kad darbībai ir tikpat liela pretdarbība, jeb varētu teikt pēc peldēšanas nosacījumiem. Pēc peldēšanas nosacījumiem sanāk, ja šādi izpildās, ja ir vienādi šie spēki pēc lieluma, tad ķermenis peld. Ja, viņš nevis nogrimst vai uzpeld, bet peld. Un tieši tā arī šajā situācijā. Tā, nākamā darbība. Tad skatāmies, ko mēs vēl varētu aprēķināt. Tad, ja mums ir smaguma spēks, mēs no smaguma spēka vēl varam dabūt arī masu. Tad 2. ņūtona likums. Lūk, smaguma spēka formula. Tad, lai dabūtu masu, mums spēks jādala ar brīvās krišanas pātrinājumu. Tātad masa ir smaguma spēks dalīts ar brīvās krišanas pātrinājumu. Un tas ir 2,25 × 10⁶ pakāpē
jādala ar 10. Pieņemam, ka brīvās krišanas pātrinājums ir aptuveni 10 metri uz sekundes kvadrātu. Nu, tātad 2,25 reiz 10 par vienu pakāpu mazāku 5. un tie ir kilogrami. Tā, un Arhimēda spēku mēs arī noteicām 2,25 reiz 10 sastajā. Labi, skatāmies, ko mēs vēl varētu šeit aprēķināt. Nu, un mēs, piemēram, varam aprēķināt, nu jau, piemēram, šo te tilpumu. Varētu mēģināt aprēķināt tilpumu V visam ledus gabaliņam. Mums ir zinām ledus blīvums un zināms šī ledus gabala masa. Un jāskatās formula lapā, atkal formula, kur mēs varam izmantot. Un tas ir jāstāsta pie molekulāra fizikas, termodinamikas. Lūk, te zaļajā laukumiņā ir formula blīvums, ir masa dalīts ar tilpumu. Mums ir vajadzīgs tilpums, tad tilpums ir masa dalīts ar blīvumu. Tad blīvumu ar tilpumu samainām vietām uz diagonāls. To drīz darīt, jo reizinājums saglabāsies. Tātad masa dalīt ar tilpumu ir blīvums ledum. No šejienes mēs iegūstam tilpumu šim ledus gabaliņam. Tātad tilpums ir masa dalīts ar blīvumu ledumu. Ievietojam skaitļus. Tātad 2,25 reiz 10 5. pakāpē dalīts ar ledus blīvums ir 900 kg kubikmetru. Un izrēķinām, cik tas ir. Tātad 2,25 reiz 10 5. pakāpē dalīts ar 900. Un tie ir 250 kubikmetri. Lūk, tik liels ledus gabaliņš. Nu, nav mazais. Tas gan. Bet, protams, ka mums tabulā vēl nekas tāds nav. Tas ir ledus gabala tilpums, nevis iegrimusī daļa vai peldošā virs ūdens daļa. Bet šis skaitlis mums ļauj tagad aprēķināt, kāds ir ledus gabala šķērsgriezuma laukums. Šis te laukumiņš S. Mēs tātad no matemātikas šeit jāizmanto sakarība. Tātad tilpums ir laukums reiz augstums. Un augstums mums gadījumā ir tas D. Tātad laukums reiz augstums D. Un no šejienes mēs izteiksim laukumu, šķērsgriezuma laukumu S. Tas būs tilpums dalīts ar augstumu D. Tātad tie ir 250 kubikmetri jādala ar 0,25. Tātad 250, kas man jau ir uz ekrāna, dalījam ar 0,25. Un tas ir 1000. 1000 kubikmetri. Kvadrātmetri, ja? Tas tātad laukums ir 1000 kvadrātmetri. 1000. Beidzot varējām kaut ko ierakstīt tabulā. Nu, ļoti jauki. Tā, labi, nākamā darbība, 4. darbība. Nu, jau mēs varētu pielietot arī Arhimēda spēka formuliņu. Tad Arhimēda spēka formula lapā, ja mēs skatāmies, atrodas pie mehānikas. Lūk, šeit viņa ir. Arhimēda spēka formula. Tātad Arhimēda spēks ir šķidruma blīvums reiz brīvās krišanas pātrinājums reiz iegrimusī tilpuma daļa. Mūsu gadījumā tas ir V1. Tātad Arhimēda spēks ir šķidruma blīvums. Mums tātad ir ūdens, saldūdens, kam ir 1000 kg kubikmetru blīvums. Reizinam ar brīvās krišanas pātrinājumu, kas ir 10 metru uz sekundes kvadrātu. Un reizinam ar iegrimušo tilpuma daļu. Tātad tas ir V1. Ja, šī daļa V1 ir zem ūdens. Savukārt V2 ir virs ūdens. Nu, no šeit mums ir jāizsaka V1. Tātad Arhimēda spēks jādala ar ūdens blīvums reiz brīvās krišanas pātrinājums. Tas ir. Mēs reiķināsim uz kalkulātoru.
Tad ievietosim Arhimēdes spēku vietiņā 2,25 reiz 10 sastajā pakāpē un dalīsim ar 1000 reiz 10. Kas tad ir 10 000? Jā, pat var nereikināt uz kalkulatora. Mēs redzam, ka mums saīsinās vairākas nulītes un paliek 2,25 reiz 10. 4 nulles paņēmām nost, tātad otrajā pakāpē. Un tie ir kubikmetri. Tātad, lūk, šāda daļa mūsu dotā ledus gabala ir zem ūdens. Ir zem ūdens. Tā, nu labi. 5. darbība. Mēs varam aprēķināt, piemēram, šo te augstumu, cik tad dziļi ir iegrims mūsu ledus gabaliņš. Un izmantosim to pašu formulu, kā rēķinājām tilpumu visam ledus gabalam, tikai šoreiz mēs ņemsim tilpumu V1, un tas ir šķērziezuma laukums reiz iegrimusī daļas augstums, kas ir apzīmēts ar H. Un attiecīgi, no šeit mēs izsakam, ar ko ir vienāds augstums H, jeb iegrimušās ledus gabala augstums. Tas ir V1 dalīts ar S. Nu, tātad V1 tikko izreikinājām, ir 2,25 reiz 10 otrajā pakāpē, dalīts ar šķērziezuma laukums, kas ir 1000. Galvas reiķini, bet varam pārmaiņas pēc izreikināt uz kalkulātoru. Tātad 2,25 reiz 10 otrajā pakāpē, dalīts ar 1000. 0,225 metri. Atrodas zem ūdens. Nu, interesanti būtu uzzināt, kāda daļa atrodas virs ūdens. Nu, un, lai to varētu iegūt, mums vajag vispirms aprēķināt, uzrakstīt formulu, kā to var iegūt. Tātad H mazais virsdaļas ūdens augstums ledus gabalam. Tātad mums viss ledus gabala augstums ir D. Jā, lūk, D. Un mēs H zinām. Tātad mēs no visa D atņemam augstumu H un iegūstam, kā D mums ir 0,25 un no tā ir jāatņem 0,225. Tātad 0,25 mīnus 0,225. 0,025 metri ir virs ūdens. Nu, labi, un tālāk ko? Tālāk mēs varētu iegūt šo te tilpumu daļu ledus gabalam, kas ir virs ūdens. Atkal izmantosim formuliņu. To pašu, ko izmantojam 3. punktā un 5. punktā, tikai šoreiz mēs reiķināsim V2. Un tātad tas ir šķērziezuma laukums reiz virs ūdens esošā daļa H. Tātad laukums mums ir 1000 kvadrātmetri reiz augstums, kas ir 0,025 metri. Tātad pareizinām to ar 1000. 25 kubikmetri. Lūk, tāda daļa ir virs ūdens. 25 kubikmetri. Nu, un atliek aprēķināt M ar zvaigznīti. Un atgādinu, ka M ar zvaigznīti ir masa, cik lielu mēs varam uzlikt uz šī ledus gabala, lai tas pilnībā nogrimtu, ja, tātad zem ūdens, jeb šis te augšējā daļa leduma perfekti sakristu ar ūdens virsmu. Nu, te mēs izmantosim Arhimēdes spēka formulu, bet izteiksim no tās masu. Tad mums Arhimēdes spēka formuliņā, kur viņa ir, bet mums nevajag spēku, mums vajag masu. Tātad pēc 2. Ņūtona likuma spēks ir masa reiz pātrinājums. Tātad mūsu gadījumā masa
ir, uzreiz mēģināsim uzrakstīt šo formulu. Tātad masa ar zvaigznīti viņa apzīmē ir vienāda ar tātad Arhimēdes spēks, kas mums tātad ir es uzrakstīšu Arhimēdes spēks pret, bet tas būs Arhimēdes spēks ar zvaigznīti, jo šis Arhimēdes spēks būs tieši tas spēks, kas darbosies uz visu ledus gabaliņu. Dalīt ar brīvās krišanas pātrinājumu. Tad otrais Ņūtona likums ir izveidots. Tagad atvērsim, kas tad slēpjas zem FA ar zvaigznīti, Arhimēdes spēks ar zvaigznīti. Un tur apakšā mums ir tātad, kādā šķidrumā ir iegremdēts ūdenī, tātad ūdens blīvums, reiz brīvās krišanas pātrinājums G un reiz tilpums, kas tātad ir ticis iegremdēts, un tas ir V2 tilpums, ko mēs tātad piespiedām un iegremdējām. Un dalīts ar G. Redzam, ka G saīsinās. Ļoti labi, mazāk būs jāievada kalkulatorā darbības, pat varbūt galvā aprēķināsim. Tātad 1000 reiz 25. Nu jā, tātad 25 reiz 10 trešajā pakāpē, jeb 2,5 reiz 10 ceturtajā pakāpē. Un tie ir kilogrami. Lūk, tik mēs lielu masu varam uzlikt uz šī gabaliņa ledus, līdz tas iegrims līdz ar ūdens virsmu. 2,5 reiz 10 ceturtajā pakāpē kilogrami. Nu lūk, un uzdevums atrisināts. Paldies, ka skatījies!